Celiņš uz kādreizējo Lestenes pamatskolu tomēr nav aizaudzis. Ik rītu pa to atkal soļo bērni. Telpas, kur līdz šim tika organizēta 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācība, tagad kļuvušas košākas un jau 5. dienu sagaida mazuļus no 2 līdz 5 gadu vecumam. Un vienkārši bija žēl, kad skola likvidējās un kad priekš bērniem viss it kā apstājās. Un tāpēc gribējās, lai turpinās un lai tomēr šeit bērniem kaut kas ir kaut vai mazajiem, lai vismaz ir tuvumā pie mājām kaut kāda iespēja apmācīties, kaut kur palikt arī vecākiem, lai lielāka iespēja pastrādāt, lai ir kur atstāt bērnus. 2 radošu audzinātāju un mīļas auklītes gādībā mazuļi šeit apgūst prasmi kontaktēties ar vienaudžiem, mācās dziedāt dziesmiņas un, kā jau bērni, mīl paskraidīt un palēkāt. Mazajā kolektīvā darbi netiek strikti sadalīti. Galvenais ir alaži redzēt, kuram vajag palīdzēt un kuru samīļot. Auklīte Dagnija vēl pagājušajā mācību gadā rosījās skolas virtuvē. Tagad katli un pannas nomainīti pret mazuļu mirdošajām atstiņām. Ja kādreiz es domāju, ka es ar bērniem nevarētu strādāt tā ilgstoši, patreiz viņi man tikpat kā savējie ir. Man jau apķerās ap kaklu un gandrīz pa mammu sauc. Nezinu, bērniem patīk un man arī patīk. Dienas centra ieceres autori ir pagasta sociālā darbiniece. Ideja gaisā virmojusi jau sen, bet, kad pieņemts lēmums skolu likvidēt, bijis pēdējais laiks to realizēt. Tagad centru ikdienas apmeklē ap 20 mazuļi, un varbūt jau drīzumā bijušajā skolas ēkā atkal tiks atvērta apmācības grupa arī 5-gadīgajiem bērniem. Un ir cerība, ka atkal būs šīs bērnu čalas, atkal uz svētkiem būs kāds bērnu koncerts, atkal būs vieta, kur vecākiem atnākt sapūsušiem svētku drēbēm kopā ar bērniem. Tas tāds savu veidu kā kultūras centriņš arī būs. Un lai bērni aug arī ar to gaišo sapratni, nekas jau nav beidzies. Man arī gribas pa skolotājiem teikt, ka es saprotu to rūgtumu, kas viņiem ir, bet mēs nedrīkstam pie tā apstāties. Bērni pagastā ir, un mums ir daudz bērnu, un bērniem ir nākotne. Un arī pagastam ir nākotne. Viņi būs savādāk, ka skola nav. Bet man ir dziļa cerība, ka varbūt pēc pāris gadiem vai dažiem vai vairākiem kaut kas arī var mainīties.